turpinam krāsnes mūrēšanu. Kombinējumās veidojās silmūrīts arī, lūk, pati krāsnes. Tas papildinājums. Tur būs duškabīnītē. Otrā pusē arī viņš izies te cauri uz augšu un ar tādu hopā skurstenīti. Šodien es sākšu mūrēt kurtoju. Kurtos veidolu, noguns izturījuši amata ķieģelīši. Pirms sākam to darīt, lūk, es sagatavoju tā kā modulīšus, rindas, tā lai man netraucē mūrēšanas gaitu, lai es uzreiz to rindiņu arī varu izlikt. Lūk, būs pirmā arestītē vieta, lūk jau otrā. Protams, arī uzreiz jāvas kaujas gatavībā. Šī ir perimetra jāva, un šī jau ir nedaudz stiprāka jāviņa. Lūk tā, draugi, tādā veidā mēs šeit darbojamies. Šeit ir materiāli, un šeit materiāli. Tur ir ķieģelīši, tur ir zāģīts, lūk. Pusmāju te es jau esmu aizņēmis priekš krāsnes mūrēšanas. Šeit ir atdalīts ap plēvi. Lūk, iepriekšējais darbiņš bija silmūrīts ar plīti, lai mēs šeit lieki neputinātos. Lūk, kā skaisti atdalījām telpu. Un šeit mums ir tā pati plītiņa. Lūk, arī šeit priekš krāsnes materiāli, durtiņas, visu pārkrāsoju, lai perfekti. Lūk tā mēs te ņemamies, draugi. Sāksim kurtuvīti mūrēt. Lūk, pirmā rinda ir iekšā, uz šamatu kurtuvīti veidojam, ja? Šeit es jums parādīšu ar šādu plakanzālīti, var izmantot arī darbā. Šeit es sāku veidot virsgaisa kanāliņu mazo no pelnu kurtuvītes, kur viņš tātad šeit mēs tagad redzēsim, kā tas notiek praksē. Ja? Lūk, viņš tur iet, un šeit es atstāju, izāģēju īsāku ķieģelīti. Vai te var redzēt, vai ne? Šeit ar šo pašu dzelzīti tādu slīpumiņus izvalku. Jo gaisam patīk, kad nav asie stūrīši, un tātad jau šis kanāliņš būs šeit lielāks, jo šeit nāks tas kameras perimetrs, un te viņš tā arī celsies uz augšu, un pēc durtiņu lieluma es viņu palaidīšu līdz 5. ķieģelim. Viņš izies ārā tas gaiss. Lūk tā, draugi, ķersimies otrajai šamata rindai. Šeit resti obligāti ieliekam pamēram, lai ir vismaz centimetrs spraudziņa paliek, ja, lai ir tā lufte uz abām pusēm. Vienmēr vajag restīt ielikt dabā, lai smuki ieguļās to ķieģelīti pielīmeņot. Tā, lūk, aiziet, brauksim tālāk. Nu tā ir pagājuši 4,5 stundas jau, kopš mēs sākām apakšu. Es rādīju tos kanālus, ka mēs sākām. Lūk, pirmā rinda, un es jau izlicis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. es izvadu ārā šo virsgaisu, jo tas tieši kā liesma augstums, un šeit viņš arī sajauksies kopā. Lūk, mums izveidojas kurtuve, diezgan liela plaša, jo šeit ir duris uz pusmetru. Izvēlējās saimniece. Nu jā, tā mēs šeit ir iestrādāti saucamie stiprinājumi. Tos es iemūrēju iekšā. Es uzmetinu tādus kā enkuriņus, ja? Tātad tur tālāk ir sliedītē, lai nav pie paša šuvīts metāls. Kaut kur ap šo zonu viņš sākās aiziet tā kā gāburts uz to pusi. Jā. Līdz ar to šeit ir durīm arī nedaudz būs tā luftīte, ja nu viņas izplašās. Šeit pēc tam borēsimies un kniedēsim ar tērauda kniedi. Pašas duris tas vēl tālu. Šobrīd nākošais posms pēc šī, redzam, jau ir atkal jāķerās klāt pie fasādes ķieģeļa. Un kas notiek šeit, man ir jātaisa ciet.
pusmetrs ir daudz, tādēļ šādās situācijās mēģināšu ar vienu roku, lai man tas tā izdosies. Vāciņš traucē. Tādās situācijās tikko uzmetināju ar pasi laiku. Lūk, šādu pasākumu. Tas ir tāds kā švelerīts, kā sliede. Jā. Šeit ieģelī freizēsies iekšā tie 2 centimetriņi un viņš sēdīsies šeit virsū. Visus galus sametināju. Jā. Būtībā tas pats kā mājas vainagu, ka betonē. Tā mēs savalkam visu kopā, lai mums šis stūris ar šo stūri kārtīgi, gruntīgi nocentrējās. Rītā izborēsim šeit caurumiņus katrā stūrī un ielaidīsim dībelīti. Tas viņu vēl trakāk nofiksēs un līdz ar to mēs panākam visu konstrukciju, savilksim apakaļ un droši varēsim tālāk mūrēties ar pilnu pārliecību, ka viss ir ok. Tālāk kādos posmos es atkal izveidošu šādu pašu tipu. Pēc kādām 4 rindiņām. Vienkārši tā būs tikai saplāksnis, sametināšu un katrā galā tur 5, 6 dībelītī. Lūk tā, kungi un dāmas un tā. Un šīs puses es redzēšu, kas šeit notiek. Šeit ir tīrīšanas tā lūkā. Uzreiz visā garumā varēs iztīrīt. Šeit ies uz leju. Tāpēc tas kanāls ir lielāks un attiecīgi gaismiņa. Tur apakšā ir ķieģeļa augstumā kanāls un paceļamies šeit jau nāks uz augšu. Ar otro šīberu palīdzību varēs ieslēgt mūrīti. Lūk tā. Šodien jau uz finišu es sagatavošu, izfrēzēšu ķieģeļus, viss tas prasa tomēr darbu, tā, lai rīt varam braukt un smuki jau no rīta mūrēties. Lūk tā. Tiksimies tālāk, ka būs atkal kaut kas interesants, tā es parādīšu. Tā. Labi, pagaidām. Hei, šodien oktobrs, beigas 19. vai ārā tāda smalka krusiņa ar lietu. Nesalīdzinās kā 7. augustā. Šis ir tik smalks, kā pilnīgi jāizkusā. Ko iesim skatīties, ko es esmu sadarījis pēdējo reizi filmēju līdz 2 dienas apakaļ. Lūk, mūsu brīnums, top un zeļ. Lūk, jau izveidojās pārsegums, vai ne? Ļoti skaisti viss redzams. Pēdējo reizi mēs palikām pie, šķiet vēl šī, nebija priekšā. Šeit, lūk, redzam apakšā manu šelleri. Dubulto. Iemūrējās viss smuki. Šeit, protams, pēc tam nāks izolātora. Šeit arī būs izolācija. Nosaksim fasādes ķieģeli no karstuma. Apakšā būs plāksne no šamata. Iekšā viss ir pēc plāna. Augšs būs labāk redzams, kurtuvītē jau sāk parādīties ēna un gaismiņa kanālam. Tātad, jā, šeit izveidoju slīpumu un jau sāku sašaurināt uz šo pusi, jo man kanāls jādabon būs šeit. To es viņu lēnām novirzīšu un brauksim. Rīta vēl pietīrīšu, par cik tad tas slīpumiņam diezgan liela tā jā. Tā mēs, lai viņš pažūp pa nakti. Šī ir pārsedze, to jau es biju izveidojis kā 2 mēnešu apakaļ. Tur tika borēti caurumi, katrā ķieģelī 2 un 12 vītņastienis. Tādā veidā es viņu savilku
tas ir daudreiz drošāk nekā parastās pārsedzes, jo tomēr šeit ir diezgan tas attālums liels, pusmetrs. Tā, riņķī es viņai abēru smalko granti. Lūk, redzam, smalkā grantiņa. Tas viņai dos iespēju izplasties, jo viņa dabūnas lielāko karstumu. Smilts viņai ļaus nostaigāt, cik nu viņa grib. Lūk tā, un smilts arī ir siltum nespējīgs materiāls, spējīgs, un viņa uztur siltumu. Tātad šeit es aizmūrēju šķērsām, lai viņš nedabūnas to pusi. Viss ir pēc plāna. Lēnām virzamies augšā. Ļoti lēnām, jo šīs posmas tāds diezgan darbietilpīgs. Parādīšu no šīs puses. Pēc tam jau, ka būs gatavs, tā būs interesantāk pafilmēt, pastīties, bet gribās arī, lai redz cilvēki procesu. Lūk tā, šodienas plāns. Izdarīts, rīt jau piekdiena. Rītā celsimies, es domāju, kādas 3 rindas es uzmūrēšu. Tad jau sāksies veidoties krāšņu kanāli. Mūrītim jau ir. Un tad vienā brīdī man būs jāveido šeit kanāls, kas jau ies iekšā mūrītī. Krāsnī būs pašai savi kanāli. Bet viņi tā kā visi apvienosies, un tā vadība notiks ar šīberiem. Lūk, tā kaut kā. Šeit būs, pēc tam redzēsiet tālāk procesā krāsas tiks sašaurināta līdz šai daļai. Un šeit izveidosies plauktiņš. Pēc tam šeit var uzlikt vai nu koka, vislabāk kādu ozola, vai nu arī citi flīzīti uzliek vai kādu marmoriņu. Un tālūk. Labi, tiksimies tālāk. Lūk, tā esam pavirzējušies atkal uz augšu. Kā jau solīju. Lūk, veidojās plauktiņš. Kā no sāna. Lūk, jā. Silmūrīts īstākais. Parādīšu specifiku. Šeit pārsegums tātad bija noslēgts un uzreiz automātiski tīrīšanas lūka. Spirāla veida kanāli. Lūk, tur no kurtuves nākam augšā. Tur aizies uz mūrīti jau lejā, pēc pašai lejai. Tālāk attiecīgi tur augšā. Šeit pagrieziens, pirmā virāžiņa. Nāks līdz šejienai. Šeit būs atkal kanāls un jau otrais stāviņš veidosies silmūrītim. Šķērsoju pāri šo sieniņu, ja, no šīs puses. Papildus odrējums pirmajam kanālam, lai, jo tomēr šeit ir liels karstums, un lai viņš uzreiz pamatīgi nekarsē fasādes ķieģelīti. Šeit, kā jau minēju, sametināts ar dībelīti, katrs stūris nostiprināts, nofiksējam apakaļ krāsas pozīciju mūrītim, jā, lai viņš nesāk staigāt, tad sakars ķieģelīši izplešās un viņiem tendence iet. Šeit tātad tīrīšanas lūka, ērti tiekam iekšā, uz to pusi varam aizstumt, vai arī uz šo pusi. Nākošā lūciņa būs jau otrajā stāvā. Nu tā, šeit izolators apakšā, lai var ērt arī jāliktumis. Protams, attiecīgi pāri dzeluži. Nav obligāti, bet nu jāliek. Metāliņu vajag likt. Lūk. Īsumā viss. Kurēšu tālāk, laiks skrien un
tā, atkal esam pavirzījušies uz priekšu ar kamīna krāsnes izbūvi plus mūrītis. Nu, pasākums liels, pat neiet manā ekrānā, tam man te jāatkāpjās. Apiesim tā, esam tikuši, lūk, palikām pirmā josla nāk, mūrīša tīrīšanas kanāls, to mēs redzējām, bet lūk, redzam, es esmu atkal pamūrējies uz augšu, jau kamīna krāsnī otrā virāža tīrīšanas lūciņa būs šeit. Lūk, otrā virāža, tur var redzēt iznāk no pirmās, ja? Tur mēs apgājām riņķī, apgājām šādi, un tur viņš iznāk uz augšu, un šeit jau viņš virzīsies uz šeieni, un šeit mums jau ir iestrādāts, iefrēzēts, lūk, šīberītis, šeit būs, ja? Sāksim vienoties skurstenim klāt, un lūk, tur var redzēt, būs savienojums no mūrīša. Tā, lūk, šeit atstāsim tā, lai sasilst ārējais mūrīts. Šeit veidosies siltā gaisa vairodziņš. Ja, siltais gaiss ceļās uz augšu, un šeit viņš arī pulcēsies. Un sildīs ķieģeļus. Ārējo. Tur es arī atstāju šahtu, lai silda ārējo sieniņu. Lūk, tā, šeit tīrīšanas lūka otram šīberim. Šeit tas kanāls, kas ceļās uz augšu, viņš jau iet iekšā. Ja? Šeit aiz šīberīša viņš paliks. Un šeit arī paliks tāds pavisam maziņš vairodziņš. Atstāsim vietu, lai silda ķieģeļus. Nekad nevajag tādas pozīcijas aizmūrēt. Nekad, ja, jo tā uzreiz masa un nesildīs ārpusī. Tā mums izsils līdz augšai. Šeit būs vēl daudz korekcijas tiem dūmiņiem. Lūk, tā kaut kā mūrīts. Te viss stāv salācijās, to aiziesim tālāk, viss ir pārcam. Šeit, protams, pēc tam saimniekiem būs šķērsienas, starpsienas. Mums nodalīsies mūrīts. Viena daļa paliks tur, te, tur es precīzi tās nezinu, kā viņi taisīs savas sienas. Un viena daļa paliks šeit pavisam tāda maza telpiņa. Lūk. Un, protams, tur pats vislielākais pasākums būs šeit. Šeit ar noteikti būs siena. Un tā, lūk, vēl jācīnās. Tiksimies tad vēlāk, kad kaut kas būs, nu, būtībā jau tad vairāk ar nekas tur īpaši nebūs, kanāli ir izveidoti, tagad tik mūrējamies, veidojam konstrukciju un pārsegums, viss jātaisa ciet būs. Arī grūts darbs, jo grūti tik klāt, šeit griezti ir diezgan zemu, visu laiku galva atstās iekšā, šeit griezti tiks celti augšā, nākošgad, cik es sapratu. Tas viss ārdīsies nost un tiks veidota jauna konstrukcija, jo griezti ir ļoti zemi, var redzēt. Un šeit, ja es stāvēšu, man jau te galva ir. Un tas ir līdz ar to, ka tika pacelta grīda augstāk betonēta. Un arī pati māja bija maziņa. Lūk tā, nu ko, iesim tālāk. Šodien atbrauca saimnieki, nolēmām nedaudz iekurināt, kā plīts vēl nav izžūsi. Pātrināsim procesu tā lēnām, ūdek. Abi šīberi vaļā. Šobrīd uzsils skūstenis, burtiski tikko sākām. Kurināšu. Nu tā, šodien 30. oktobris. Sāku no ārpuses, izgāju no mājas. Objekts liels. Lūk arī pārmūrēts skūsteņa galviņas. Jā, vienai uzlikām pagaidu bleķi. Šodienas plāns ir ielikt otrā pusē metāliņus. Tas būs uz 1 gadu, līdz nākošam gadam, kad tiks mainīts jumts. Spurceņus pacēlam augstāk par pusmetru, par cik jumts celsies augšā. Laukā patīkams rudens. Lūk, tālumā var
redzēt, ābolīši jau vēl nav nokrituši, bet krīt. Šodien ir silts, 30. oktobrī, bet vakar pa nakti bija sniegs. Jā. Lūk, saimnieks ir iebetonējis pamatus nojamītei. Šeit būs darbi iet, viss noteikti. Dosimies iekšā, aplūkosim, kā manām krāsnīm ir plīti. Tā, plīts jau darbojās, es nezinu, kāds 4 reizes jau vismaz tika kurināta. Vēl nav izžūsi joprojām. Tur, kad ap pie apakšiņa, kur gaišā tur parādās, tur žūst. Bišķi jāpakurina. Bet lūk, ko mēs šodien pabeidzam. Beidzot finišs. Izsnāsim ekrāniņu, piesim riņķī. Lūk, viss ir salikts, durvis, viss ideāli sapasēja. Šīberīts pašai krāsnī, šajā pusē. Lūk, var iztīrīt arī no šībera pozīciju. Viss ir ideāli. Lūk, redzam arī no šīs plauktiņa. Jā. Ņemotēs kurstenim lociņa, jāpievelk apmetums. Šādi, mūrītis, te viss pavecam. Lūk, mūrīs šīberīts. Šeit būs pozīcija. Un kurtuve, viss klasika. Nekas jauns, viss pa vecam. Kā vienmēr pelna kamera liela. Turpat mēnesim var netīrīt. Kaut vai katru dienu jau kurina. Viss regulēšana. Vilkumi spēcīgi, pilnīgi ar roku jūtu. Jā, kā jau solīju, kurtuvē izolēju maliņas, zānus, augšu. Viss ir izolēts. Viss ir ugunsdrošs, uguns noturīgs. Restīte vēl nav ielikta. To mēs ieliksim. Un tālūk. Aiziesim pēc restītes, ja jau es ieraudzīju. Aizmirsu. Resta iet uz krāsni. Mums būs tas gods redzēt, kā ieliekam resti. Tā, vienociņu. Iebīdam nišā. Lēnām laižam lejā. Opa. Višķi ieregulējam lufti. Klasiskie gaisa kanāli. Tur es jums parādīšu vienā citā video, kur gatavu krāsni jau mēs kurinam izžūšu, kā darbojās virs gaisa. Būs redzams. Jā, lūk tā. Viss ir izdarīts, viss vēl darbs ir jādara pārpa 12, bet man vēl būs jākāpj uz jumta. Lūk. Viss te ir finito.
traks. Uzreiz izmainījās skaņa. Jauna diena, jauni notikumi. Šodien esam mazā pirtiņā. Mūsu uzdevums ir uzmūrēt, apmūrēt kurtuvi ar katlu. Ja? Pieiesim tuvāk, apstīsimies katlu. Šodien pirmā diena tikko atbraucu. Šeit ir uzmūrēts, redzam, 4 rindas. Apakšā uz kā ir uzlikts pats katls ar kurtuvīti. Jā, mums arī stikla durvis būs forši. Šeit apsildīšu šo telpu. Tur pašā pirtī. Šeit redzam Gefest. Gan durvis, gan pats katls. 3x30. Lūk, šeit ir santehniķis pievienojis karstajam ūdenim. Tātad sistēmu. Nedaudz traucēs mūrēšanai, bet tam ir zāģīts un mēs pats katls arī ūdens karstajam ūdenim. Mans uzdevums ir apmūrēt, izveidot šeit priekšu. Šeit izdomāšu ar kādu plauktiņu. Lūk, tā kaut kā iesim pašā pirtī. Liels, ļoti labs. Tādu pašu analogu šeit netālu kaimiņam taisīju kā 2 gadu atpakaļ. Tur, protams, pozīcija bija bišķi savādāka. Šeit agrāk bija cita sistēma, kas nebija efektīva, un saimnieks izlēma, noskatoties no kaimiņa, ielikt analogu tādu pašu, un lūk, man ir jāapmūrēs sieniņas. Izmantosim tos pašus sarkanos ķieģeļus. Mūri jau parādīšu, ka iešā ārā apstīsimies, ko saimnieks nopircis. Un šeit izmantosim ik pa rindai armatūras, ar parādīšu ārā. Tālāk, kur būs ķeška pāri, šeit metināšu, mūrēšu iekšā sliedīti obligāti. Karstums šeit liels. Šeit veidosim gaisa lūkas. Viena būs tur, otrā pusē. Augstais gaiss iekšā un karsto attiecīgi šeit kaut kur vadīšu ārā šī zonā. Lūk, mūrēšanas jāvā. Izmantosim Weber. Jā.
karstuma izturīgā mūrē, šai javai ir nedaudz cements klāt, tas ir ļoti labi, jo pirtī tomēr ir ūdens un nitrums un cementiņš ir nepieciešams. Šeit izmantosim klasiskās armatūriņas, sazāģēšu viņas, nu attiecīgi tur būs tie dzelzīši. Lūk, tā jāķēras klāt darbiem. Tā, 4 rindas jau ir augšā. Šodien pietiks. Nogrums jau. Pulkstens jau pār 3 arī. Novembris. Lūk, ko es izdarījis. Automātiski durvīm virsū skočs. Jā, lai mēs viņus nenopickājam. Par cik šīs ārā nevar izņemt. Tā. Lūk. Šeit viss saprotams, viss ir skaidrs. Varam no šīs puses pastīties, ko mēs redzam santehnika. Es šobrīd vienkārši mūrēju uz riņķi, izmantoju armatūras. Tā, stikla duris šeit uzmanīgi. Citreiz pat neredzu, ka viņas te. Labi, ka viņas netīrs. Tā, lūk, lūka iekšā. Jā, gaiss. Apakšā atradies pirmās 4 rindas jau bija, kā pamats uzmūrēts, jā, šuves jau nu briesmīgi lielas bija, bet tad cementa jau mūrēts. Es savas šuves sašaurināju, līdz ar to man izveidojās lūk šāds kāpslīts, bet nu, kā pamatiņam tas nekas. Šuvīts aizstūms urēni, nu šo fasādes malu atstāja taisni, jo te ir ieeja, ja. Šeit saimnieks piekrita. Paliek kāpslīts, jā, gan tur, gan arī lūk šeit. Lūk, redzēt, par cik es savilku kopā mūrīti. Lūk, kādas man ir šuvīts un kā meistariņš kāds te ir mūrējis. Tāds interesants. Tā, armatūras izmantoju, lūk, parastā šī situācijā. Nu, drošības pēc vienkārši nav obligāti, bet jo šeit tomēr karstums būs milzīgs. Lūk, redzam, kas par radiatoriem, kas par ežģi. Jā. Šeit ies iekšā augstais, vēsais gaiss. Kā jau stāstīju, šeit izbūvēsim izēju. Līdz ar to viņš arī nedaudz atdzisēs šo briesmonīti. Jo, ja mēs viņu visu aizmūrētu, tā būtu milzīga kļūda. Tādēļ ievērojam šo. Šeit arī patraucēja trubas, bet es viņas veiksmīgi tur izāģēju ķieņalīt, protams, un tā, viss te notiek, visi perfekti, truba ir iemūrēta, nu, vairāk problēmas sagādā šī negadais santehniķis, man viņi ir atstājis tieši, kā redzat, mūrīša virzienā. Tā, esam atkal pavirzījušies ar pirts krāsnes apmūrēšanu. Lūk, esam jau nonācis līdz augšai. Šeit izveidoju plauktiņu, tādu improvizētu, par cik tā siena. Tā viņš man te tā nolēma šādi izvirzīt, tā 6 centimetri. Nākošo tad rindiņas likšai šī nerūsējoša tērauda metāla. Šo šeit bija tā vate. Arī ieliksim papildus drošībai. Rītā jāieliek skursteņa izvads. Tur speciāls hermētiķis, tad aizskruvēsim. Izvads ir lūk, tas nāks šeit. Tā lūk. Un pēc tam šeit no priekšpusītes mūrēsies kā sieniņa augšā. Un dūvats mums pieslēdzās, kā redzam, šī telpas pusē. Lūk, izolēts dūvats, tur nāk speciāls lūk, viņš tur tālumā ir lūk, speciāls izvads un tur truba. Tas nāks šeit. Jā, tā, ejam.
te no sāna, kā jau teicu, izveidoju augšā no duru lūciņu, augstā gaisa izeja, bet augstais gaiss vēl tiks pievadīts niansīte, ko neesmu parādījis. Šeit apakšā, lūk, ir atstāta spraudziņa. Ja. Lai pirtī ienāk gaiss, tomēr no šīs telpas arī. Ne tikai pirts ņem no pirts, līdzīgi kā mašīnām, ja no salona, bet arī no blakus telpas. Tomēr svaigāks gaiss un tā. Lūk. Tagad ejam šeit, turpināsim. Šeit man jau veidojās slīpumiņš, bišķi jāpazāģējās. Jo vajag apmūrēties ar riņķī vākam. Jā, līdz ar to rītdienā es tev sazāģēju ķieģelīšus, lai man te jau kaut kas liksim slīpumiņu. Diezgan sarežģīts tāds posms, nepatīkams, bet, gala rezultāts būs skaists. Šeit arī improvizēju, kā 3 centimetriņu palaidu. No šīs puses smukāks tas nobeigums, redzam. Jā. Šeit, protams, virsū var pēc tam kādu flīzīti uzlikt, es nezinu, ja te lej to ūdeni, īpaši tam ķieģelim, labi, jo viņa uzkarsīs diezgan pamatīgi. Vajadzētu kaut ko te uzlikt priekšā. Lūk, tā kaut kā, rītā jau es ceru, ka es tikšu līdz tai sienai. Jā. Lūk, var redzēt, tā late bija augšā. Tur mēs iestrādāsim to bleķi. Kaut gan šī konstrukcija ir ugunsdroša, jo viņai pats kā viens vesels, tas tā kurtuve kā viens vesels katls. Iepriekšējā bija tur atsevišķi pavisam savādāk, un te bija diezgan pamatīgs tos izolācijas salīts. Ļoti nostrādāts bija labi. Jā. Tā. Telpiņas mazas, kā jau pirtī. Atkāpsimies šādi. Lūk, veidojās viss. Labi, tiekamies pēc dienas rītā, varbūt uzfilmēšu arī. Ok, ču. Izdevās lieliska izdevība iebraukt pie kaimiņa, apstīties pirti, ko būvējām. Pirts krāsni 2 gadi atpakaļ. Un kā šeit jau tagad izstās. Tīri omulīgi, tā kā mājās. Lūk, skaista apdara sienā. Šeit, lūk, plauktiņš ir izveidots. Tāds. Šeit mums bija sāns. Pagājušais, ka mūrējām, šeit bija būtībā balti bloki. Lūk, apdarīti ir uztaisīts viss pirts kā nākās. Nav liela, bet tāda interesanta pirts. Šeit ir duša tualete. Šeit duša tualete. Šeit mūsu sāns. Viņš arī dod siltumu tātad uz šo telpiņu, kur atrodas duša un tualete. Attaisot vaļā augšējo lūciņu, tas karstums ir diezgan liels. Un uz to telpu attiecīgi portāls. Lūk, un šeit pati pirtiņa. Ļoti omulīgi uztaisīts un tiešām skaisti. Tā kaut kā. Interesanti kādreiz atbraukt pie saimniekiem, pastīties, kā ir viss izdevies finišs.